kas tad mums trūkst? Izpratne par laimi. Un kas ir laime? Nu, ne jau tauriņvēderam. Nu, ne jau par to. Laime ir arī sapņu piepildījums. Un laime ir arī dzīvot un elpot. Un ilgi dzīvot ar prieku. Pavisam vienkārši šie recepti ir. Skaust laimi, gribēt to, kas ir otram. Vai to vajag? Tie, kas tais kredīta bedrēs ir iekrituši, viņi jau visu laiku gribējuši to, kas ir citiem. Un tā ir gan skaudība, gan nenovīdība. Ai. Nu, taču paši var izdomāt. Bet tas, nu gan mīļie, tērēt varam teikt, cik esam spēju nopelnīt. Un ja kaut ko gribas, ir jākrāj, kā agrāk krāja. Nevajag plātīties ar naudu, pirkt dārgas lietas. Humpalās var brīnišķīgi apģērbties, un internetā, kā to jaunie dara, nu to labo atlaidi dabūt tādu, ka tas vēl lētāk sanāk nekā humpalās, un tad atkal ir cilvēks laimīgs un priecīgs. Re, kā izdevās. Ja izlasīt kādu grāmatu, ko ļoti grib, var atļauties kaut ko nopirkt, par grāmatām iet runa. Nu jā, man grāmatas un akmeņi. Un nu man tāda čupiņa ir, ka cilvēki ved man tos, ko atraduši jūrmalā, ceļmalā. Lielāks es arī ņem pretī, nu tādus, ko var panest, protams. Man tik ļoti tas sagādā prieku, jo akmeņi arī ir dzīvi. Un jūs jau nemaz nezināt, kā tam olītim, kas pasētai plaukstiņā, kas tur var būt iekšā. Brīnum tur ir iekšā. Izrādās, ka mums ir vairāk, nekā mēs spējam iedomāties. Mums ir. Man bija saruna ar zemnieku. Zemniecība ir atdevusi dēlam. Es jau visiem zemniekiem saku, ka nevar tikai vienu un to pašu audzināt. Beigās tā zemīte atriepsies. Viņa būs nogurusi. Un paša arī. Nu, kāpēc nevar sīpols audzināt? Nu, tam dēlam jau tā doma prātā ienāca. Es tam tēvam izstāstīju, kad vēl jau ir sīpoli, ko stāda rudenī un ko jūnijā ņem nost un laiž uz tirgu un uz veikalu. Un tur ir naudiņa. Kāpēc dāņi un poļi var sīksīpols izaudzināja, bet latvieši nē? Tā lielumā iekšā, tur jau nav vērts. Vēl nemaz sākuši nav, kad saka, jau nav vērts. Pirmkārt, zemīte vai kārtīgi sastrādāt, ja ir augu saka un nezāls ir iztīrīts, es runāju par daudzgadīgajām, viss jau var notikt. Tātad, kas mums nav? Zināšanas nav. Nu tad jābrauc uz Poļiem, mācīties, kā tos sīpols audzē, tik vienkārši. Latvijā kādreiz arī daudz audzināja burkānus. Bulduriem bija Sauhos tehnikums, liela saimniecība. Tur, kur ir smilkšaini zem burkāna aug griezdamies. Nu tad viena vaga sīpoli, divas burkāni un tārpu arī nebūs. Un pavisam vienkārši. Un visiem labi. Un ēd savējo. Ja runājam par veselību, tad mums vislabāk palīdz taisni tas, kas aug šeit. Nevis tā eksotika. Var jau vienreiz pagaršot, bet pilnībā pietiek. Mums ir āboli. Mums, paldies Dievam, ir ne tikai bulduri. Mums ir vēl no pūrē kaut kas notiek. Mums ir heimaņkungs. Mums ir daudz to audzētāju, ar kuriem var lepoties. Un man te tāda laba doma jau gadiem sēž galvā. Kāpēc mēs nevaram izvirzīt mērķi, ka varam pārspēt holandiešu ko? Asintiņš sāk kūsāt, pirkstiņi kustēsies, un smadzenes arī, un nevajadzēs sev žēlot. Un varēs būt laimīgi. Ata!